Kad vērosit šo sižetu, biķernieku trasē jau būs aizvadīts pirmais bezmaksas drošas motobraukšanas kurss. Bet neraizējieties, būs vēl. Droša motobraukšana tad būs mums 15. maijā Trīniekos, kur aicināti visi. Reģistrācija sāksies 25. aprīlī 2012. Tātad sezonas atklāšanas dienā. Tā kā Trīniekus, jeb kā trasi tagad moderni sauc Raceway Baltica, ieskauj meži, maija kursos ieplānota īpaša programma jaunajiem enduro braucējiem. Tur ir īpaši aicināti bezceļu motocikli, tad arī par asfaltu braukšanu, ja? Tātad par trasi braucējiem. Ja? Tātad tur arī būs šīs mācības, un tur mēs arī mācīsimies. Uzsākt braukt, bremzēt, apstāties. Ja? Kamēr mēs vēl nebraucam, mēs sākam ar ekipējumu, pārbaudām ekipējumu. Vai kaut kas nav nodilis un sabojājies par iepriekšējo sezonu. Otrs ir tas, vai mums viņš der. Vai mēs neesam palikuši tievāki pa to gadu, ja? Vai nav palicis pa lielu. Lai gan dienas kļūst garākas un siltākas, naktīs joprojām ir dzestras. Pavasarī sākot braukt, mums ir rīti, vakari augsti. Riepas vēl nestrādā tādā augstumā, ceļš ir piesalis un netīrs. Tie tīrītāji kaut ko brauc, bet tāpat tās visi krustojumi, kur mēs griežamies iekšā, kur mēs taisam labos kreisos pagriezienus, viņi ir bīstami. Izbraucot ar mocīti pirmo reizi, ieteicams atsvaidzināt kustības un refleksus. Tad pirms uzsākam sezonu, pamēģinām pabraukt. Atceramies to, ko mēs darījām pagājušā gadā. Rudenī tā meistarība vienmēr paceļās visiem braucējiem augšā. Ja? Un tad ir ziema, mēs esam piemirsuši. Tad tajā pirmā reizē uzkāpjot, vienmēr ir jābūt uzmanīgam, jāpabrauc nedaudz uzmanīgāk, lēnāk, ar tādu domāt līdzi. Ja, tam, ko tu dari, un pēc tam jau tas aiziet. Oficiālā motosezonas atklāšana ar kopīgu braucienu notiks 25. aprīlī. Taču šogad Latvijā ieplānoti vēl vairāki vērienīgi motopasākumi. Vasarā 17. 19. jūlijas Kurlands, Ventspilī, jūra, pilsēta, burvīgi. Savukārt biķernieku trasē notiks īstas sacensības motošosejā Papli. Baltijas čempionāta posms Latvijā. Rīgā biķernieku trasē, ja, tātad CF Moto Baltijas čempionāts, kurš notiks mums 27. 28. jūnijā. Sabrauks Baltijas ātrākie braucēji. Un vēl es pieminēšu, ka biķernieku mototrasei 60 gadi šogad. Ja, tātad 60 gadi nav maz, nav joka lieta. Tagad es domāju, ka pasākums būs izdevies.